Tā, cienījamie skatītāji, šeit Anna Segla. Atsakot, ko es gribu teikt, prieks jūs visus redzēt, tie, kas skatās. Mums notika neparedzēta tehniska ķibele, faktiski ir tā, es šodien visu dienu risināju šos tehniskos jautājumus. Es pēc būtības viņus atrasināju, es visu pārbaudīju vairākas reizes, bet notika neparedzētais tātad brīdī, kad es pieslēdzu streamošanas atslēgu, tā saucamo, nospiedu visas pareizās pogas, tad Facebook pateica, ka lapa ir pārāk jauna, lai viņu varētu laist tiešraidi. Un tas ir īpaši interesanti, jo burtiski pirms 2 nedēļām mans kolēģis Kristaps no Sniega kluba, viņš šo tiešraidi mūsu lapā veica, un tur nebija nekāda aizķeršanos. Līdz ar to man jāsaka, man jāatvainojās, ka šāda situācija, kas tiešām bija neparedzēta, to mēs droši vien vēlāk risināsim, kāpēc tas tā ir. Bet es labprāt jums izstāstītu visu, ko es esmu sagatavojis, jo es tiešām nopietni gatavojos, lai tas viss būtu patiešām interesanti. Pašlaik vēl es nevaru parādīt varbūt prezentāciju šeit YouTube, bet es domāju, ka Kristaps man palīdzēs un pavisam drīz šo prezentāciju varēs arī redzēt. Bet tad es vienkārši sākšu mazliet stāstu, kas es esmu un kāpēc mēs šeit visi esam. Tie, kas skatās, tātad man sauc Ansi Segle, pirms 23 gadiem, 24 jau mēs izveidojām biedrības Sniega klubs. Biedrības Sniega klubs uzdevums un mērķis bija popularizēt sniega dēļošanu. Tātad Latvijā laika gaitā biedrība kļuva par mēdīju un sākās pavisam cita dzīve. Bet tad 2008. un 2009. gadā faktiski Latvijā ziemas beidzās un faktiski beidzās arī visa aktīvā industrija, aizvērās veikala, aizvērās kalni, nebija īstenībā kur to darīt, un šeit entuziasms arī bija pārgājis, bet pavisam nesen mums kolēģis Kristaps mani iedvesmoja atgriezties pie šīs tēmas. Faktiski tad mēs pēdējo pāris mēnešu laikā esam nopietni strādājuši, lai Sniega klubu atgrieztu jaunā veidolā, un tad viens no šiem te jaunajiem veidoliem ir podcasts, kur iespējams jau esat dzirdējuši, bet tas nav viss, tātad mēs darīsim vēl dažādas lietas. Un tad šodien mums ir webinārs par un ap Šveici. Tātad šis webinārs ir mana iniciatīva savā ziņā. Es gribu pastāstīt par to, ko es esmu iemācījies, uzzinājis, sapratis, redzējis un dzirdējis Šveicē. Un tad īsumā par sevi, tātad es esmu savā ziņā, es domāju, radīts tuvu kalniem Cēsīs. Un kalni man ir faktiski no 3 gadu vecuma daļa no manas dzīves, vairāk vai mazāk, un es priecājos, ka kalni ir, jo tas man ir radījis daudz pozitīvu emociju. Tātad gan būt kalnos kopā ar draugiem, atklāt dažādas lietas, par kurām savādāk droši vien mēs nekad neko neuzzinātu. Un faktiski kalni man ir iedvesmojuši visādā ziņā, gan dzīvē, gan darbā, gan atpūtā, un es labprāt vienmēr atgriežos kalnos, man liekas, tā ir sava veida maģija, kas tur notiek. Un tad man pirmie kalni bija 1985. gadā, kad mēs tēvu aizbraucām uz Ukrainu, Slavskā, iekrita sniegā, tā ka nevarēja izrāpties ārā, tik dziļš viņš bija sasniedzis. Un, laikam, tā bija tā pirmā reize, kad es sapratu tā dziļā sniega burvību, ko tur var sajust un ko tur var gūt. Protams, laiks ir gājis, viss ir attīstījies, un tagad to var darīt daudz labāk. Un tad līdz 24 gadu vecumam es slēpoju, un tad faktiski es ieraudzīju sniegdēli, un tā bija atkal jauna lieta, kas mainīja manu dzīvi pavisam. Un kopš tā laika es īstenībā esmu riktīgi iegājis sniegdēļu jomā. Un sniegdēļu joma priekš manis izvērtās pietiekami interesanti, jo visu, ko es esmu darījis Latvijā sniegdēļiem un šo te vidi, es esmu to popularizējis pietiekami nopietni, pietiekami aizrautīgi. Tātad gan dibinot Latvijas snowboarda asociāciju savulaik, gan Sniega klubu, un faktiski kopš tā laika arī esmu iedvesmojis dažādas cilvēkus pievērsties kalniem. Un šodien būs arī viena interesanta saruna pavisam pēc brīža, kur mēs parunāsim par to, kas bija savulaik. Un tad, 97. gadā es arī aizvedu pirmo grupu uz kalniem, uz Austriju, uz Hintertūksu.
visi bija pārsteigti par to, ka maijā 6 dienas sniegs, bet tas bija tas, ko es uzzināju, lasot visu veidu informāciju tajos laikos, protams, pamatā drukātā veidā. Tātad Eiropas snowboard žurnāls Onboard, kurš bija ierakstījis, viņš daudz rakstīja par sniegu un sniegu dēļošanu. Un viena no lietām bija, tur bija tā ierakstīts pavisam skaidri, ja tu gribi noķert labu pūderi, teiksim, Austrijā, tad maijs un oktobris Hintertuksā ir tas labākais laiks. Un es tikai izlasot šo teikumu onboardā, es pats tam noticēju, un es parādīju daudziem cilvēkiem, es teicu, klausiet, reku raksta, mēdī raksta, tātad tam ir pamats. Lūk, un tad mēs vienkārši aizdevāmies uz Hintertuks, un tiešām no 10 dienām 6 riktīgi sniga, bet tad pēc tām 6 dienām grūti aprakstīt to fantastisko sajūtu, kas tur notika, kā tas viss bija. Lūk, un tad faktiski, tad sniega klubs Šveicē pirmo reizi bija 2000. gadā, arī ļoti interesantā vietā, ar interesantu pieredzi. 2007. gadā mēs izdevām snowboard vēstures grāmatu sezonu, nekad nebeidzās, kur uzrakstīja Ieva Meļko un Liena Kreišmana. Faktiski tad pārējām lēnā garā pie Šveices. Tātad, kāpēc vispār Šveice? Manuprāt, tā pirmā mana atmiņa par Šveici ir tāda, ka es atceros, ka es biju pavisam mazs, man tēvs nodarbojās ar metāla lietām, ļoti smalkām, viņš veidoja pulksteņus. Mans tēvs pats ir izveidojis vairākus pulksteņus ar savām rokām. Un tad mums mājās bija dažādi Austrumu Vācijas žurnāli, un tur ļoti bieži bija stāsts arī par Šveices pulksteņiem. Un tad man tas viss likās tik intriģējoši, tēvs māk darīt precīzas lietas, kur ārzemēs arī par to raksta, es neko nesapratu, ko tur raksta. Bet kaut kā man asociējās Šveice ar pulksteni, ar precizitāti un tādu skaidrību. Tādu. Un man laikam tas ļoti arī patīk, un tāpēc pirmo reizi nonācu Šveicē, faktiski es sajūtos, ka es esmu kaut kādā citā pasaulē, teiksim tā. Cita pasaule, kas bija atšķirīga no tās, kur es biju bijis līdz šim. Un tā pirmā saskara, pirmā fiziskā saskara faktiski notika, un mēs naktī ar automašīnu iebraucām Šveicē. Mēs bijām nobraukuši visu ceļu neguļot no Rīgas, 2000 km vairāk bijām nesušies, un mēs gribējām piestāt vienkārši atpūsties. Mēs piestājām tādā Rastplats, kas ir tāda atpūtas vieta, un mēs izkāpām no auto un aizgājām uz tādu mājiņu, būtiņu, tur piedāvāja kaut ko atpūsties, bet tā ir nakts, nekā nav. Un mēs naktī atveram toaletes durvis, man ir tāda sajūta, toalete ceļa malā Šveicē nakts vidū ir silta, ir apgaismota, ir tīra. Nav neviens izdauzīts loks, nav neviena aprakstīta siena. Un es pilnīgi sajūtos tā kā pasakā. Man vienkārši tas likās tik neticami, un es sapratu, ka šī vieta ir īpaša. Tieši tāda neparasta pirmā pieredze. Protams, mēs braucām uz kalniem. Un tajā brīdī, kad viss sāk notikt jau turpmākās dienas, es tiešām sajūtu Šveici kā īpaši atšķirīgu vietu no daudzām citām valstīm, kur es esmu bijis līdz tam. Un tas man uzrunāja, tas man pilnīgi fascinēja, teiksim tā, līdz tādam līmenim, ka es vienkārši pat nesapratu, vai es atrodos dzīvē vai īstenībā, vai tas ir sapnis vai kas. Lūk, un tāpēc arī Šveice priekš manis, tā ir īpaša vieta, gan tāpēc, ka es tur bijis tajos lieliskajos kalnos, gan arī daudz citu iemeslu dēļ laika gaitā, kas ir radušies. Faktiski tas interesantais vēsturiskais stāsts par Šveici ir tā, ka tā ir slēpotāja nācija. Un es arī mazliet pastāstīšu, kā tas viss radies, jo īstenībā, lai gan šveicieši ir slēpotāja nācija, tomēr slēpošana nav izgudrota, šveicieši viņi nav izgudrojuši. Tas arī ir interesants paradoks. Un tad skatoties tālāk uz priekšu, kā tas viss attīstās, pirmās ziemas olimpiskās spēles notiek Moricā, un te ir nianse, tātad tiem, kam patīk precīzi informācija, ziemas nedēļa, kas notika Šamonī, nebija pirmās oficiālās olimpiskās spēles, tikai pēc tam, kad Šamonī šis notikums noslēdzās, ar atpakaļējošu datumu tajā brīdī viņām piešķīra šo olimpisko spēļu nosaukumu, bet patiesībā īstās spēles iepriekš plānotas ar olimpisko nosaukumu notika tieši Moricā. Un tad precizitāte un īpašā gaisotne, tas, kas man patīk, es atceros, ka štādē, piemēram, tu ej pa ceļu, ir ceļzīme, dodiet ceļu, un zem ceļzīmes dodiet ceļu ir plāksnī 27 metri. Tas nozīmē, ka no ceļzīmes līdz galvenajam ceļam, kur tev būs jādod ceļš, ir 27 metri.
Jā, mēs nekad Rīgā droši vien citur pasaulē neesam redzējuši, ka tik precīzi nomēra, ja tātad attālumu, kas tev jāiet ir vai jābrauc, bet Šveicē es to tiešām pieredzēju, tas bija neparasti. Lūk, jā, un tad Šveices zīmols īstenībā, caur to visu, ne tikai caur to, bet daudz citām lietām veidojās šis Šveices zīmols vai Šveices uztvere manā skatījumā. Un manuprāt, viens no Šveices zīmola pamatparametriem ir stereotipi, jā, vai pamatlielumiem. Visiem, katram no cilvēkiem, arī man ir priekšstats par Šveici savā zināmā veidā, kas ir Šveice, kas nav Šveice. Skaidrs, ka Šveice ir daba, jā, tātad es domāju, ka tas viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc mēs tur braucam un kāpēc mēs varbūt tik bieži tur braucam, ne tikai mēs, bet vispār daudz cilvēku, tieši daba. Jā, tātad, un es arī parādīšu, jā, man tā prezentācija, diemžēl. Daba, jā, kā Šveicē mēs to visu pieredzam, kāda ir kalna un kāda iespēja tas viss rada. Jā. Protams, ka tā ir arī kultūra. Mūsu dzīvē Šveices kultūras ir daudz vairāk, kā katrs no mums var iedomāties. Piemēram, jūs atverat datoru, gribat rakstīt kaut kādu tekstu, jūs izvēlaties Helvētikas burtveidoli, tā ir Šveice, un ne tikai, arī Avenīra un vēl daudz citi ir Šveicē radīti burtveidoli, jā. Tas ir Alberts Einsteins, tas ir Cerns, jā, tās ir dažādas interesantas, skaistas pilsētas. Neutralitāte, bankas, pulksteņi, šokolāde, jā, kas nu kuram. Bet tiešām daudz stereotipu par Šveici, daudz no viņiem arī atbilst tā realitātei, kāda tur ir, bet daudz, protams, arī ir mainījušies laika gaitā. Lūk, un tad par šo kultūras veidošanos Šveices slēpošanas kultūra, jā, šobrīd tiek uzskatīts, ka 30, nevis tiek uzskatīts, bet ir izmērīts 35% tieši slēpo. Jā, tas nozīmē 35% no 8 miljoniem, varat izrēķināt, tas ir bišķiņ vairāk kā Latvijā, apmēram pusotru reizi vairāk kā Latvijā ir iedzīvotāji, ja? Tātad tik daudz cilvēki slēpo Šveicē. Jā, un tad tas pats sākums faktiski ir Šveices tai slēpošanas kultūrai 1864. gads, kad Johannes Badruts atver Sankt Moricā tādu tā kā savu viesnīcu, un pie viņa viesojas kādi turisti no Lielbritānijas, un viņš pierunā šos turistus nevis palikt, bet atgriezties, sadara īstenībā veids derības ar viņiem, ka, ja viņi atbrauks ziemā un viņi nebūs apmierināti, tad viņš viņiem tā kā atgriezīs naudu, bet ja viņi atbrauks un viņi būs apmierināti, tad viņiem nekas nebūs jāmaksā. Lūk, un tā faktiski ir radusies San Moricas leģenda, un viņa ir īsta leģenda, tā nav izdomāta, ja, tā tad pirmais pasaulē kurorts Sant Morits, tur ir daudz pirmo lietu, pasaulē arī pirmā elektrība Šveicē, pirmā elektriskā lampa tika uzstādīta Sant Moricā, starp citu tas pats Johannes Badruts to izdarīja. Var sakot, daudz pirmo vietu. Protams, ka šobrīd tas ir ekskluzīvs kurorts, ja, bet tā vēsture ir tiešām tāda. Un tad ir interesanti, ka ap 1870. Gadu Šveicē sāk pulcēties turīgi briti, ja, ar vien vairāk ziemas prieku baudīšanai. Tas, protams, nāk arī no tās leģendas, kā viss tas ir radies, un tieši Britiem ir liela nozīme tajā, kā attīstīsies slēpošana tālāk Šveicē. Lūk, un tad ap 1890. Gadu arī Norvēģi ierodās Šveicē, ja, tātad gan uzņēmēji, gan zinātnieki, kas tur strādā un veic visādas lietas. Un notiek tā, ka tātad tiek uzskatīts, ka Norvēģi tieši ir atveduši šo te slēpošanu uz Šveici. Tas izklausās paradoksāli, un kas ir interesanti, jā, tad slēpošana kā sports ar dažādām disciplīnām, gan tātad vispār pirmatnējās disciplīnas bija tramplīna lēkšana un distanču slēpošana. Slaloms radās stipri pēc tam. Bet tātad Norvēģi ir tie, kas atved šo tramplīnu lēkšanu un distanču slēpošanu uz Šveici. Šveicieši arī sāk ar to visu nodarboties. Un faktiski šī lieta sāk attīstīties. Un kas nav mazsvarīgi, paralēli tam visam interesants fakts ir, ka slavenais ceļotājs Fridtjofs Nansens veic savu pārgājienu par Grenlandi. Ja, viņš uzraksta grāmatu, un 1890. Gadā iznāk šī grāmata, kas kļūst par dižu pārdokli. Ja, tātad, Norvēģijā, un droši vien ne tikai, viņi ir arī angļu valodā izdot šajā laikā. Un tad, kas notiek, cilvēki sāk lasīt šo grāmatu, faktiski iedvesmojās un sāk meklēt iespēju tikt ar slēpēm uz sniega. Ja, un Šveice ir viena no vietām, kur šāda iespēja piedāvā. Lūk, un tas, kā tur raksta vēsturnieki, ja, tad industrializācijas nomāktajiem kalni radīja bēgšanu, ja, piedāvāja solīja bēgšanu mierā un klusumā Baltajā ainavā. Pavisam it kā vienkārši un romantiski, bet tātad šis ir tiešām tas sākums.
Nu, un tad 1893. gads tiek nodibināts pirmais slēpošanas klubs Šveicē, Glarusā. Jā, un zīmīgi, ka fotogrāfijas internetā rāda, ka pirmās sacensības ir tramplīna lēkšana. Jā, kā jau es teicu, Norvēģija izgudros slēpošanu, un tad viņi sāk ar tramplīna lēkšanu un arī ar distanču slēpošanu. Nu, lūk, un tad Šveices slēpošanas asociācija tiek nodibināta 1904. gadā, tas faktiski pirms 120 gadiem, jā, no šī brīža, kas arī ir interesanti. Un tagad pavisam svarīgākais mirklis Šveices slēpošanas, un ne tikai Šveices, bet, principā slēpošanas dzimšana, ir 1911. gads, kad brits Arnolds Lunds, jā, tātad viņa tēvs ir ceļojuma aģents, bet Arnolds Lunds ir tāds ļoti uzņēmīgs cilvēks, un viņš sāk organizēt nobraucienu sacensības Šveicē. Tieši viss notiek Šveicē, jā. Arī vēsturiskās vietās, un faktiski, ja mēs skatāmies tā pavisam tehniski, tā ir Austrumu Šveice, kur tas viss ir, mēs arī esam cauri tam visam. Nu, lūk, un tā tad sākās nobraucienu sacensības, un sacensību pieeja ir tāda, kā vēsturnieki raksta, tādā britu garā, ja, kur ir pašas galvenās vērtības šīm norisēm, ir tātad pirmkārt sacensties, otrkārt uzņemt ātrumu, tāpēc arī nobrauciens, kurš pirmais aizbrauc visātrāk, un kustības brīvība, tā tāda filozofiska pieeja, estētika, vairāk ētika, kā labi justies kalnos, un tad faktiski vēsturnieki arī uzskata, ka 19. gadsimta britu industriālisti šos te uzskatus iemiesoja, viņi tic progresam, tic tehnoloģijām, tic ražošanai. Un faktiski šis viss tātad veļās Šveicē iekšā, tur ir kalni, tur ir baltas ainavas skaistas, un cilvēki gatavi to darīt. Lūk, un tad pirmās slaloma sacensības, kas faktiski šobrīd droši vien grūti iedomāties, kalnu slēpošana bez slaloma sacensībām notiek 1922. gadā, jā, tāda pirms 102 gadiem, jā, tātad Murren, tas ir joprojām aktuāls kurorts Šveicē, jā, kur viss notiek, un viss, un tā tad ir tā vēsture īsumā par to, kas ir bijis Šveicē iepriekš. Un tagad par mūsdienām, bet, es saku, tad, diemžēl, tāda tehniska problēma, ka es nevaru parādīt to prezentāciju, ko es sagatavoju, bet mēs izdomāsim, kā to atrisināt vēlāk, jā. Droši vien izdarīsim vēl vienu piegājienu. Nu, lūk, un tad pavisam vienkārši tajā brīdī, kad, kā saka, pasaule iet uz priekšu, pasaule nomainās, tad mēs esam aizlikuši jau diezgan tālu uz priekšu, faktiski mūsdienās. Tad tas stāsts par Šveici un par slēpošanu, tas, ko es, principā, gatavoju šim visam pasākumam, ir stāsts par to, cik daudz un kur Šveicē var nodarboties ar slēpošanu, jā, kas ir rīktīgi būtiski, kāpēc mēs vispār šeit par to runājam. Jā, un tad tas, kā Šveice iedalās, ja mēs skatāmies, teiksim, uz to Šveices kontūru, jā, tad Šveices 58% no Šveices teritorijas ir Šveices Alpi, tātad 58%. Bet šajos te Šveices Alpos kopumā dzīvo tikai 11% iedzīvotāji, kas ir ap 800 000. Jā, tāda faktiski Rīga, jā, kas ir izkaisīta pa visiem Šveices Alpiem. Tie, kas ir bijuši, noteikti atcerās to sajūtu, jā, tur ir gan pilsētas, gan ciematiņi. Cilvēki tikai nav daudz, jā, jo lielākā daļa cilvēku faktiski dzīvo Šveices vidū ir tāda zemiena, jā, viņi nav īsti zemiena, protams, tur arī ir kalni, viss caur apkārt, bet, principā viņi ir daudz zemāka nekā Šveices Alpi. Un trešā daļa, kas savukārt aizņem trešā daļa Šveices, nevis trešā daļa, bet īstenībā 10% aizņem tā saucamie jūras kalni, kas atrodas Šveices dienvidrietumu daļā. Jā, viņi tad izliek tā veidā. Man ir tiešām tāda skaista karta, bet es tagad nevaru parādīt. Man ir skumji par to, bet par to vēlāk. Nu jā, un tad faktiski tas, kā mēs skatāmies to Šveices karti, tad pēc būtības tad visa darbība notiek Šveices Alpos pamatā, jā, un tad tā darbība notiek no austrumiem uz rietumiem, ja mēs tā skatāmies, teiksim, uz parasto geogrāfisko karti. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski Šveices austrumos, jā, kur arī faktiski sākās pēc būtības šī Šveices slēpošanas kultūra, jā, atrodās daudz dažādi kurorti. Jā, un es viņus, tajā prezentācijā es viņus bija tā īstenībā ļoti rūpīgi sakārtojis pēc vairākiem parametriem. Tas galvenais parametrs, manuprāt, bija vertikālais kritums, jā, tātad katram no konkrētajiem kurortiem un no vietām. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka jūs, piemēram, atbraucat uz bāzes staciju, kas atrodas, teiksim, 1000 metru augstumā, un ja šī te konkrētā kurorta pati augšējā stacija atrodas 3000 metru augstumā, tad šie te vertikālie metri ir 2000 starpība, ja, kuru tu vari izbaudīt, braucot lejā no augšas uz apakšu. Ja, un kas ir svarīgi, tad kalnos, pēc kā mēs faktiski braucam, pamatā mēs braucam pēc šiem vertikālajiem metriem. Ja, katrs brauc tajā visā mazliet savādāk, kāds meklē lēzenāks un garāks iespējas, kāds meklē stāvāks un ātrāks iespējas, bet, jebkurā gadījumā tātad šis vertikālo metru kritums ir tas viens parametrs, pēc kura es apskatīju šos te Šveices Alpus. Un tad, es tajā prezentācijā esmu tā, kā saka, sakārtojis viņus pārskatām, ja, lai var saprast, tad kādā veidā, kurā vietā mēs ar to visu varam nodarboties. Un tad faktiski ir tā, ka no 39 vai 40 kalnu kurortiem Austrumšveicē tādu nav pavisam daudz. Ja, tātad tur pirmkārt paši kalni ir zemāki, un tad arī attiecīgi ir atšķirīga ziema, ja, bet kas nav mazsvarīgi, manuprāt, ir, ka šajās vietās arī nav tik daudz cilvēku. Teiksim, ja mēs domājam par daudz populāriem kurortiem pasaulē, es nezinu, piemēram, Whistler Kanādā, ja, kur arī daudzreiz būts, aizbrauc uz Whistleru, tur, protams, viss ir. Tur ir tie meži, tur ir tās fantastiskās trases, tas plašums un tas mērogs ir nepārspējams. Bet tāpat laikā tur ir vienkārši tev minus galvas cilvēki, ja, katrā mazākajā kvadrātcentimetrā. Pacēlē biļeti maksā vairāk, manuprāt, jau kā $100, kas ir šobrīd diezgan daudz. Labi, Whistler, protams, ir pasaules top kurorts. Ja, un tad, teiksim, ja mēs skatāmies tādā salīdzinājumā, tad es pat teiktu tā, ka šī te Austrumšveice kā iespēja, kur braukt dēļot vai slēpot, ir pavisam lieliska, ja, jo tā nebūs milzīgi turistu bara nomākt, ja, kā būs, es pieņemu, populārākie galamērķi, kas atrodas Šveices dienvidos. Lūk, un tad, ja mēs tā paejam cauri, tad Austrumšveice, tad mēs esam pie Graubunden, arī ir tātad viens no lielajiem kantoniem, kur atrodas lielās virsotnes, un tur tad šie te vertikālie metri, tātad kritums, ja, starp bāzes staciju un augšu, ir dažādi, ja, tātad sākot ar, teiksim, 700 metriem starpību vertikāli līdz pat 2000, ja, kas jau ir, teiksim tā, nopietns kritums, ja, tāds nopietns kritums, ko cilvēkam tiešām patīk kalni, kam patīk ātrums, ja, un kam patīk reliefs, interesants reliefs, tad var pēc pilnas programmas šo te visu izbaudīt. Lūk, un tad mēs tālāk ejam, tas, kas mums vēl ir, mums ir centrālā Šveice, ja, tātad centrālā Šveice, tas faktiski ir, tieši tā, centrāls reģions ap Berni, lai gan ir interesanti, viņi saucās centrālā Šveice, bet tomēr pati Berne un Bernes apkārtne, ja, vai Bernes augstiena, ir atkal cits kantons. Ja? Tā tad nav mazsvarīgi saprast, ka Šveice sadalīta, manuprāt, 26 vai 27 kantonos. Šo te kantonu robežas ir diezgan interesants. Viņas nav tā kā Amerikā, ja Teksasā viss tā kā lineāli nomērīts. Ja? Viņas iet augšā un lejā un pa labu un pa kreisi, un brīžiem nesaprot, kurā vietā tu esi. Bet beigās, jā, tā tad ir centrālā Šveice. Un tad ir Bernes augstiena tā saucamā, ja? Kur arī ir daudz labu kalnu ar diezgan lielu vertikālo metru kritumu. Tas, manuprāt, ir, kā es teicu, svarīgākais, jā, šajā visā. Lūk, un tad ir Šveices pati odziņa vai ķirsītes, viennozīmīgi ir Šveices dienvidi, jā, kur atrodas Valē un Vaud kantoni. Un tad, ja mēs skatāmies tīri uz to karti, ja, tad šajā kartē ir redzams, ka slavenākie Šveices, daudzi slavenākie, ja, kurorti atrodas tieši Šveices dienvidos, kur vertikālo metru kritums tiešām ir iespaidīgs. Un pamatā šie vertikālie metri robežojās no 1500 līdz vairāk kā 2000. Cermatā ir, manuprāt, 2300, ja, kas ir augstākais vertikālo metru kritums. Un tad tā arī veidojās, teiksim, tā sajūta, ja, kādu tu vari gūt braucot. Bet te es gribu uzsvērt vienu lietu. Tātad numur viens, cilvēki ir dažādi. Ja? Katram interesē kaut kas savs, un lai atrastu to savu, es domāju, ka noteikti ir jāizbrauc uz vairākām vietām, lai saprastu, kas tad tev vislabāk patīk. Es pieņemu, ka tie, kas ir daudz braukuši, noteikti zina,
kādu sajūtu viņi vēlās saņemt. Ja? Un arī es, kad braucu uz kalniem, es zinu, ko es vēlos saņemt, un es zinu, ka Šveicē kā reiz ir tādas daudzas vietas, kuras es esmu apskatījis, bet interesanti, ja, ka dažas no šīm vietām arī gozējās tā kā, labos, sauksim to tā, reitingos. Es arī esmu sataisījis tādu savu topu nelielu šodien. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka tikai aizbraucot uz vietas, var saprast, tad vai tas tev patīk, vai tas tev nepatīk. Es tev varu pastāstīt, piemēram, par tādu vienu vietu, kur es biju Adelboden-Lenk, ja, kas arī skaitās diezgan laba. Viņa Šveicē vispār, man liekas, visi kalni ir labi, ja, bet tāda populāra vieta. Un tad bija interesanti, jā, ka tajā Adelbodenē tas kalnu reliefs, lai gan ir tie daudzie vertikālie metri, bet kalnu reliefs pats, kā notiek tā braukšana, man palicis atmiņā kā salīdzinoši lēzenāks. Ja? Un tāpat laikā, tad, kad es biju Gletscher 3000, kas atrodas netālu no Štādas, teikšu tā, ka tas Gletscher 3000 man palicis ļoti labā atmiņā tieši to reliefu ar to stāvumu. Viņš nebija superstāvs, nebija pavisam tā, ka melnās trases, bet faktiski tā kombinācija, ko tu vari sajust braucot, ja, tātad kā mainās šis te reliefs, kādas ir tās vietas, pa kurām brauk, kur ir vairāk brīva sniega, ja, kas ir nebraukts blakus trasēm un arī trases. Man laikam Gletscher 3000 ir palicis kā viens no labākajiem, bet varbūt ne pats labākais, kur es esmu bijis Šveicē, par to mazliet vēlāk, ja, kur tieši es esmu bijis. Lūk, un tad, jā, Šveices dienvidi faktiski ir iespaidīgs galamērķis viennozīmīgi, ja, jo šeit atrodas pats galvenais, kas ir Šveicē. Nezinu, varam skatīties Verbjēru slaveno, ja, tie, kas seko, piemēram, dažādiem ziemas sporta veidiem, ja, tad noteikti būs pamanījuši Freeride World Tour, ja, kas pamatā ļoti bieži notiek Verbjērā. Ja, tā tad ļoti liels stāvums, dažādas klintes, sniegi, izaicinoši reliefs. Man patīk to skatīties, vai es pats tur gribētu braukt, es līdz galam neesmu pārliecināts. Ja. Vai arī, piemēram, Cermate, ja, un Červīnī Itālijas pusē. Augstākais punkts faktiski Eiropā. Jā, nerunāsim par Elbrusu šobrīd. Un reāli Cermate bija interesanti, bet man līdz galam viņa teikšu, kā ir neuzrunāja. Lai gan, protams, tur viss gandrīz ir vispārākajā pakāpē, bet tā mana pieredze bija neparasta, sauksim to tā, jā. Un tad ir vēl, piemēram, nezinu, Les Diablerets ledājs, tur es nekad neesmu bijis, ja? Tad ir Leizin vai Lezēne, ja? Kā pareizi viņi izrunājas ar valodniekiem, pakonsultējos. Un tad ir, piemēram, tāda pavisam interesanta vieta pašā galā lejā, kas saucās Champelou, manuprāt, ja es pareizi franciski to izsaku, ja? Un Champelou ir interesanti ar to, ka, mazliet vēlāk gribu pastāstīšu vairāk, ja? Ka tur ir ļoti maz vertikālie metri, bet atkal tā ainava, ja, kas pavarās apkārt, ir fantastiski atkal jau kārtējā vieta, ja, kas ir ļoti interesanti. Lūk, un tad, ja mēs skatāmies tālāk, kur mēs nonākam, es, gatavojoties šai sarunai, faktiski izveidoju priekš sevis tādu apkopojumu par šiem te 30, manuprāt, 39 vai 40 ziemas galamērķi Šveicē. Un es viņus apkopoju tādos trijos reitingos vai topos, ja tā varētu teikt. Ja? Un tad viens no šiem topiem, viena no top idejām bija salīdzināt, kas ir visaugstākie pēc metriem kalni Šveicē. Otrs tops bija, kas ir kalni ar vislielāko vertikālo kritumu Šveicē. Ja, tā tad, lai mēs gūtu pēc iespējas vairāk šo te sajūtu. Un trešais tops bija salīdzinājums. Tātad, un tas, manuprāt, bija pats interesantākais, ko es arī gribēju šodien izstāstīt. Salīdzinājums par to, tātad, cik tas maksā. Ja, tātad, jo ja mēs domājam par Šveici, protams, mēs bieži iedomājamies, ka Šveici ir nepieejama, ja, vai varbūt cenas ziņā nepaceļama. Skaidrs, ka viss tas, kas atrodas Šveices dienvidos, protams, ka tie ir top kurorti, ja, un tās ir unikālas vietas. Protams, tas ir turisms, viennozīmīgi ziema un vasara. Un, protams, ka šveicieši māk uzņēmēt darbību, ja, un dara šīs lietas pietiekami labi.
Un tad trešais tāds tops, ko es izveidoju, ir par salīdzinājumu. Tātad, cik mēs maksājam par dienas biļeti, ja, un cik vertikālos metrus mēs varam gūt. Un tad, kad es šo topu taisīju, es nezināju, kāds būs rezultāts. Es tiešām pats pamēģināju iziet tam visam cauri, izpētīt cenas. Un bija ļoti interesanti. Es secināju, ka viens no kalniem, kuram ir 3000 metru augstākais punkts, kur pienāk pacēlājs, ir visizdevīgākais attiecībā pret to, cik tu pa dienu maksā šajā kalnā par pacēlāju biļeti. Un es teikšu tā, es gandrīz vai varētu sadarēt, ka būs grūti uzminēt, ja es, teiksim, jums pajautātu šobrīd uzminiet, cik maksā pacēlāja biļeti šajā kalnā Šveicē, kas pēc vertikālo metru un cenas attiecības iznāk kā pirmā un izdevīgākā vieta Šveicē. Es domāju, ka neviens neiedomātos pateikt, ka biļete šajā vietā pieaugušam cilvēkam maksā 33 šveices frankus. 33 šveices franki ir 34 eiro, ja, kaut kas tāds. Un ja mēs aizbraucam uz Riekskalnu un gribam nobraukāt 5 stundas, mēs samaksājam 37 eiro. Lūk, kāda atšķirība. Ja? Tātad, tas bija tāds pavisam interesants atklājums. Es par to aizdomājos arī tieši sastādot šo te topu. Es vienkārši gribēju salīdzināt, ko tas nozīmē. Pēc būtības arī, teiksim, mēs, protams, bieži tie, kas dzīvo Rīgas pilsētā, droši vien aizbrauc diezgan bieži Rīgas, arī es tur aizbraucu. Un tad es saprotu, ka, hei, rekur, protams, tas maksā tik, bet tāpat laikā, rekur Šveicē 33 franki par pieaugušā biļeti dienā, manuprāt, tas galīgi nav slikts rādītājs. Un es, protams, analizējot šīs te cenas, arī konstatēju, ka, pieņemsim, uz 6 dienām šajā te kurortā valsts 3000, viņš tā arī saucās, 6 dienu pacēlāja biļeti maksā 198 frankus, kas ir 200 eiro. Kas, manuprāt, ja mēs paskatāmies jau kāda veida piedāvājumu, kas ir Alpos, ja, manuprāt, tā ir pavisam adekvāta cena tiešām. Protams, ka tad, kad mēs paskatāmies, kā tas izskatās Cermatā, ja, tad starpība ir 3-kārša, ja, apmēram. Bet tad ir arī jautājums, kāpēc mēs gribam braukt uz vienu vai citu vietu, ja? Kas varētu būt tas racionālais iemesls. Ja? Kādam varbūt tā būs iespēja būt Cermatā, ja? Kad nekad tur nav būts. Un tas arī neviena motivācija nav nepareiza, es uzskatu. Ja? Bet tāpat laikā, protams, ja mēs tā pragmatiski skatāmies, tad tā cena amplitūda, teiksim, šiem te kalniem ir pat tiešām iespaidīga. Es pat nebiju gaidījis, ka viņi būs tik lieli, teikšu, kā ir. Es nekad nebiju domājis, ka Šveicē pacēlāja cenas var savā starpā atšķirties starp kurortiem 3 reizes, ja, kas bija milzīga starpība, manuprāt. Lūk, un tad, jā, tas, ko tad es gribēju arī pastāstīt, kas ir svarīgi par šīm te īpašajām vietām, tātad Šampelū, ja, Šveices Kanāda, kā viņi paši sev sauc, sezonas biļeti, un tagad ir uzmanība, ja, sezonas biļeti Šampelū maksā 159 šveices frankus, kas ir 160 eiro faktiski. Un tas nozīmē, ka, piemēram, ja jūs braucat uz Šampelū uz nedēļu, ja, tad jums tas maksā pieaugušajam 159 frankus, bērnam tas maksā 137 frankus. Un, ja jūs esat 3 cilvēki, tad tas kopā maksā 455 frankus vai 460 eiro, ja, uz nedēļu Šveicē ar brīnišķīgu panorāmu, ja, pacēlājs, ja, katru dienu, es negribu teikt, ka viņš ir bez maksas vai pa brīvu, bet tas ļoti stipri tuvojās Riekskalna cenai, piemēram, ja, Latvijā. Var salīdzināt, teiksim, tīri arī tādā veidā, bet droši vien jau grūti ir salīdzināt mūsu kalnus, ja, vai citi viņi sauc par pauguriem, vai citi viņi saka, ka Latvija ir plakana kā pankūka un Šveice. Ja. Tā kā, manuprāt, ir vienmēr iemesls padomāt, vai tiešām Šveice ir tik dārga, ja, kā par viņu saka, jo tiešām atrast var visu kaut ko. Un kas vēl ir interesanti, tad, piemēram, tajā pašā kurortā valsts 3000 bērniem nav jāpērk pacēlāja biļetes. Ne pa dienu, ne uz nedēļu vispār nav jāpērk. Tātad vecāki brauc un slēpo, bērni brauc bez maksas. Ja. Tad vēl, piemēram, Jungfrau reģions, ja, kur
bērniem sestdienās pacēlē biļetes ir bez maksas. Ja jūs, piemēram, braucat uz Jungfrau, jā, tad, tas ir labs piedāvājums. Plus arī ir labas atlaides vecākiem, ja, kas brauc ar saviem bērniem uz turieni. Vai arī Flumsberger, piemēram, tur ir bezmaksas apmācība vieta iesācējiem. Tas nozīmē, ka tev nav jāpērk par naudu šis te, kā viņš saucās, paklāja tipa pacēlājs, ja, pa lenti, tātad melnā lente, kur tu uzkāp ar savu dēlu vai slēpēm, brauc augšā, tev nekas nav jāmaksā, vienkārši brauc mācies un bez maksas tas ir, jā. Neticam, ka tas ir Šveicē tāda iespēja. Lūk, un tad kā uz to skatīties, es domāju, kopumā, ja pragmatiski plāno vispār šo Šveices braucienu, tad biļetēm ir iepriekš pārdošana ļoti daudziem kurortiem, man liekas, tas ir arī vienmēr jāizmanto, nezinu, tur iepriekš pārdošana piedāvā tas pats Adelboden Lenk, jā, Andermata, Aleš, Arosa, Kransmontāna, Engelberga. Jā, tad ir ģimenes biļešu atlaides. Protams, šīs vajag izpētīt, kāpēc es tik daudz par ģimenēm runāju. Mēs paši esam ģimenes cilvēki. Mēs to ļoti labi saprotam, ja, ka mēs kopā ar bērniem braucam arī. Un tas ir iespējams. Un tāda ģimenes biļešu atlaides ir ļoti daudzās vietās. Jā, varbūt ne visās 40, bet Adelbodenā un Alešā un Andermatā, Braunvaldē, Jungfrau, Mēringen, Pizola, Togenburg, ja, Bruni, Alptāla, Hochjobrig. Es atvainojos, es varbūt neprecīzi izrunāju tos nosaukumus, es vienkārši mēģinu saprast, kā viņi skanētu, ja, un tad es attiecīgi arī mēģinu viņus izteikt. Un tad kas vēl ir variants, kā domāt efektīvi par būšanu Šveicē? Kalnos, iespējams, dažādos kalnos, jo ļoti daudz kalni ir arī tuvu blakus, ja. Tad daudzos no kalniem ir arī pusi dienas biļetes, ja, ka varbūt tu no rīta negribi tur joņot 7 uz pacēlāju, bet tad tu nedabūsi pūderi, bet varbūt, ka tu neesi tas pūderi cilvēks, ja, kurš vienkārši negrib skriet uz pūderi, kurš mierīgi pabraukā un pārbraukt no vienas vietas uz otru, tad ir arī puses dienas biļešu cenas, ja, kas, manuprāt, ir ļoti pieejams. Ja, daudzās vietās viņas ir ar labām atlaidēm, un tas ir veids, kā to visu likt lietā. Un tad vēl praktisks padoms, ko darīt, teiksim, ja mēs domājam par Šveici pēc būtības, kā teiksim, ekonomiskāk to darīt, nebraukt uz lielajām vietām. To iesaka ļoti daudz, to es esmu izlasījies, izrunājies. Brauciet uz mazākiem kurortiem, jūs gūsiet tos pašus iespējas, jūs gūsiet to pašu skatu, tie paši kalni, ja, fantastisks panorāmas un vispārējais, bet nebūs tie milzums daudz cilvēku, jo, piemēram, Cermatā tur tā kā skudru pūznes, es nepārspīlēju, viens otram vienkārši minus papēžiem un ka nepaelpot, ja. Tas tā, kas kādam patīk, kādam nepatīk, ja. Tas arī nav nekas slikts. Un tad var domāt arī par pikniku, ja. Protams, mēs zinām, ieiet Šveices restorānā, ja, tur var sarauties arī no cenām, bet kas nav mazsvarīgi, ja man jautāt, kas ir Šveices populārākais ēdiens, es teiktu, ka tā ir gulažu zupa īstenībā. Tas, protams, ir mazliet ar joku, jā, tā, bet, protams, ka tā nav varbūt populārākā, bet jebkurā kalnu kurortā gulažu zupa tiešām ir par saprātīgu cenu, un daudz kur var arī iet piknikā. Jā, tas nozīmē, ka var ņemt savus maizītes līdz, termos, visu kaut ko pārējo, un neviens jums neko sliktu neteiks, kā, piemēram, man ir bijuši citās valstīs pieredzes, kur mēs gribējām uztaisīt pikniku, diemžēl bijām spiesti dzert kolu par 11 eiro bunžiņā, nekādu pikniku mums neatļauj taisīt. Lūk, jā, tad dzīvošana. Tad pa dzīvošanu, manuprāt, tas ir pavisam vienkārši koncepts, jebkurā vietā pasaulē. Jo tu tuvāk esi epicentram, jo tu maksā salīdzinoši vairāk, jo tu esi bišķiņ tālāk no epicentra, tu maksā bišķiņ mazāk. Bet tas, ko es redzu, kā iespēja, manuprāt, nav slikta doma, ka tu esi mazliet tālāk no epicentra, bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz to tavu dienas izkārtojumu, kā notiek diena kalnos, tad pirms un pēc fiziskām aktivitātēm ir jāiesildās un ir jāatsildās. Un, manuprāt, ja tu dzīvo bišķiņ tālāk, tad tā pastaiga līdz pacēlājam vai nezinu, brauciens ar autobusu vai jebkas ir savu veidu labi iesildīšanās. Un tur nav nekā slikta, manuprāt, ja, ka tu dzīvo tālāk, maksā varbūt ne tik daudz kā pašā epicentrā. Protams, ka ir laiks un nauda. Tie ir tādi parastie izvēles elementi, ja, bet tas, manuprāt, ir saprātīgi jebkurā situācijā. Un es esmu dzīvojis gan epicentrā, gan attālināt, un es teikšu tā, ka neviena no iespējām man nav bijusi par sliktu. Jā, es domāju, tikai par labi nākus.
Nu, lūk, jā, un tad, ja tu ņem, piemēram, dzīvošanu, es ieteiktu ņemt apartamentus, kur parasti ir virtuves un var gatavot paši, un īstenībā ir super laba dzīve, jā, arī tādā veidā. Nu, lūk, tad, kas mums te vēl bija, jā, tā tad par to es izstāstīju. Nu, jā, un tad, ko darīt vēl ārpus kalna, protams, katrā no vietām ir miljons visādi iespēja, nezinu, sākot ar kino, beidzot ar citām aktivitātēm uz kalnu. Šveicē super populāri ir braukšana tām ragavām. Droši vien esat redzējuši, ja cilvēki pa retrakotām trasēm vienkārši laiž lejā ragavām, var izbraukāties ar zirgiem, var iet uz aktīvās atpūtas dažādiem kompleksiem, kas visur ir. Nu, var sakot, ir piepildīta dzīve, ja tu brauc, un cik es esmu bijis Šveicē dažādās vietās, un tas viss ir bijis tiešām super labi un super interesanti. Nu, lūk, un es esmu izstāstījis tādu pamat pieredzi, kas man ir bijusi arī to, ko es īstenībā iepriekšējās nedēļas laikā apguvu izpētot tātad šos 40 kurortus. Nu, ko vēl var teikt, manuprāt, svarīgi, jā, tiem, kam interesē Šveices kulinārija, nav tur baigās nekādas kulinārijas, vismaz manā pieredzē. Tas ēdiens ir saprotams, gribās, protams, fondue izmēģināt, vēl kaut ko, bet tur nav nekāda ierobežojuma. Vienreiz gan man bija tā, ka es biju Lāksā un mēs bijām ar kolēģi pasākumā un aizgājām uz restorānu un gribējām pamēģināt kaut ko īpašu šveicisku. Es nezinu, kāpēc mums ienāca prātā tādas lietas jautāt. Un tad mēs pajautājām, tad tas, ko mums atnesa, man likās tāda rukolas lapiņa uz šķīvja un viss, jā, rukolas lapiņa sieras čēlīt. Mēs bijām pārsmējušies, bet nu jā, es nolēmu vairāk turmāk nekad Šveicē nepieprasīt kaut ko ļoti īpašu, jā, tāpēc, ka tu nekad nezini, kas var notikt, un pat cik es neesmu tur super kulinārs, ja, tad man droši vien tas viss likās vienkārši tā, kā tas ir. Labi, apēdām, aizmirsām un daudz nedomājām. Nu, lūk, bet, un tagad ir pats interesantākais brīdis. Var sakot, šodien studijā es neesmu viens, ja, tas, ko es gribu teikt. Es esmu uzaicinājis savu senu darbu kolēģi, nu, es droši vien teiktu draugu, ja. Savu senu darbu kolēģi, draugu, un tā es pieliksim tev tā mikrofoniņu. Tātad Jurģi Ozoliņu. Labvakar. Un kāpēc es uzaicināju Jurģi? Tāpēc, ka runājot par Šveici, bija tā, ka mēs aizbraucām ar Jurģi kopā uz Šveici, jā, pirms daudziem gadiem. Un ko tik mēs vēl neesam visu darījuši, bet beigās šis Šveices brauciens izvērtās kā vienmēr, jebkurš no ceļojumiem neparasts, jā, sauksim to tā. Un Jurģis ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kas kopš tā laika, kad mēs bijām tajā Šveicē, viņš ir bijis vēl daudzas reizes, jā, un Jurģi, nu, te ir jautājums, kas tev uzrunāja Šveicē? Kāpēc tu tik bieži tur brauc? Nu, jā, mēs toreiz aizbraucām, piedalījāmies Burdona filmā, tur satikām Frediju Galbermatenu, vēl nezinu, ko tik mēs tur visi nesadarījām. Un, pavadījām ļoti labu laiku, bet vispār kopējā pieredze bija tik forša, ka es vienkārši iemīlējos Šveicē, iemīlējos vienā konkrētā kurortā, kas ir Sāsfē. Sāsfē, jā, tātad Sāsfē, tas ir tas, par ko mēs gribam pastāstīt. Jā, Sāsfē summā esmu jau bijis 10 nedēļas, laikam 5 reizes, un šajā sezonā braukšu 6. Un es arī. Tā kā, es nezinu, tur ir kaut kas maģisks, būtu visu kaut kur pa visu pasauli, bet tur kaut kas ir tāds, vienkārši tur ir ar garantiju, tur viss ir labi, vienkārši tur tu vari būt. Vienu gadu bija pieredze, kad es biju tur 5 nedēļas uz vietas nodzīvojis ar visu ģimeni, un tad man bija tur tas viss Covid un kas tur, un tad es aizbraucu, un man, tā, ka tu Rīgā 7 no rīta izlido un 2 pusdienlaikā tu esi 3600 metru augstumā. Bišķiņ, protams, vestibulārais aparāts un kalnu slimība ieslēdzās, tagad pa trepītēm no metro uzskrien kāds 60 pakāpienas, bet es augšā tur, un tā ir pilnīgi seriāla sajūta. Un tas, kas ir Šveices burvība, ir, ka nevien tas skats, nevien visu infrastruktūru, nevien visi laikā, nevien, ka visu var izdarīt ļoti vienkārši, ātri, var ceļot ar somām mierīgi, var ceļot ar bērniem ērti, var ceļot, ar visu, es domāju, somām, visu ekipējumu un visu, jo vilcienā ir kur nolikt, autobusā ir kur nolikt,
Visur tev ir jāiet 3 līdz 5 minūtes, jāgaida 5 līdz 7 minūtes. Nu, tad viss ir salikts pa pulksteņiem. Tu vienkārši netērē laiku uz lietām, īstenībā, Jurdi, tas, ko tu minēji, ir super stāsts. Es aizmirsu pieminēt par tikšanu uz Šveici. Jā, Jurdis izstāstīja to, kādā veidā no Rīgas var diezgan ātri nonākt. Un es arī gribēju uzsvērt sabiedriskā transporta kvalitāti. Jā, tātad tas, ko es esmu pieredzējis Šveicē, es nekur citur pasaulē tādu punktualitāti saplānotu, ja, ka pārskāpjot no 1 uz 3 uz 5, nu, tur laikam 3 kaut kādi. Tur ir vilcieni un autobusi, jā, no Cīrikas līdz ASV. Vienkārši Cīrika, vilciens ir uzreiz lidostā. Nu jā, un pēc tam kaut kur ir viens pārkāpiens. Samāk, tu esi uz platformas, ieliec dēli, iekrāmē bērnus, ieliec visu iekšā. Pēc 3 stundām tu izkāpi vispār, tur pretī ir 7 minūtes autobus, un pēc stundas tu esi augšā 1800 metros kurortā. No kura kā pacēlāja iekšā. Nu, lūk, jā, tātad šis stāsts ir par to, cik viss ir tiešām, kā Jurds saka, precīzi pārdomāt. Nu, vienkārši, es nezinu, Rīga domē būtu jāmācās no šitā. Nu, tur Šveicē ir. Nu, jā, nu, lūk, labi, super, mēs esam tikuši līdz SASV. Nu, tātad, jā, SASV, es varbūt pastāstīšu arī intro, kā vispār mēs esam nonākuši SASV. Tas sākās Cēsīs. Patiesībā, un tas sākās tad, kad Kasborer uzņēmums Kasborer rīkoja retraka apmācību pirms kaut kādiem 11, es neatceros cik gadiem. Un es aizbraucu uz to apmācību, gribēju iepazīties ar to galveno meistaru, un faktiski mēs to galveno meistaru pēc tam norunājām, un izrādījās, ka tas galvenais meistars ir Fredija Kalbermatena krustāvs. Un faktiski tā viss sākās, bet smieklīgi, ka mēs tieši pirms gada vai 2 ar Jurģi un vēl ar vairākiem cilvēkiem braucot atpakaļ no Turīnas olimpiādas rampas fināla. Satikām Frediju Kalbermatenu benzīntankā, bet viņš bija pārgurs, viņš bija slims. Vienkārši uz šosejas, tumsā, benzīntankā, kaut kā Ants viņu atpazina. Un mēs sākām pļāpāt, un mēs nopļāpājām pusstundu ar viņu. Nu, viņš pēc sacensībām brauc mājās. Viņš startēja Šveices izlasē rampā. Jā, bet viņš nejūtās pārāk labi. Bet jebkurā gadījumā, var sakot, bija tāda mistiska sakratība virkne, un pēc tam, kad es ar Reto ir viņa krustēvs, tikos Rīgā, tad Reto faktiski man uzaicināja uz SASV. Viņš teica, Ansi, atbrauc uz SASV, es tev visu parādīšu. SASV turismu birojas mūs uzņēma. Jā, tātad mēs braucām īstenībā uz vienu no sacensību noslēgumiem, tur liela pasaules tūra beidzās. Tieši SASV, un faktiski tas bija tas brīdis, kad es tur pirmoreiz nonācu, un tad, kad es atbraucu apakaļ, es teicu, Jurģim, viss mums jābrauc uz SASV. Un tā tas viss aizgāja. Nu jā, nu tā tad pastāsti par SASV, kāda tev ir sajūta par šīm daudzajām reizēm, kad tu esi bijis? Nu, kas ir tā esence? Nu, labi, es sākšu tomēr ar drošību. Jā. Drošība mums visiem ir pats svarīgākais, tad jebkurā ledā kurortā ir, kā saka, ir kreveses. Tas ir pats bīstamākais. Katru gadu kāds tur turists ieveļās. Nu, un ieveļās nevis tāpēc, ka pārgalvīgi brauc. Nevis tāpēc, ka tur kaut kur, lec lidot, tur kaut kur, lien ārpus, tur ārprātīgi kaut kur tālu ārpus trasēm vai vēl kaut ko. Vienkārši tāpēc, ka neuzmanās, nezina par to. Es tur esmu runājis ar vietējiem, es esmu bijis tur pašā janvāra sākumā, ka tur vispār cilvēku nav. Un tev pacēlēt cilvēks uzdod jautāt, vai tu zini, kur ir lielākās kreveses? Un sievai bija smieklīgs gadījums, ka viņa visu laiku tādu baļķis iedīs, viņa pie viņa pieturās. Tur ērti, tur izkāp no pacēlēt, viņš tur piebrauc, pieturies tur un tā, nu. Bet tas baļķis ir iedzīts krevesē, lai cilvēki zinātu, ka tur ir krevese. Nevis, lai pie viņa pieturētos, lai pie viņa pastāvētu, atpūstos vai pieāķētu dēli klāt, jā. Nu tā. Nu, tas ir laikam pats, no kā jāuzmanās. Ir jārunā ar vietējiem, jāprasa, kas ir. Var prasīt lifta operatoram, var prasīt instruktoriem uz kalnā, kuri bīstami, kuri droši. Nu, skaidrs, ka viss sākumā teiks, ka tikai uz trasēm ir droši, bet skaidrs, ka tālāk ir ļoti daudz vietas, kur ir droši, bet ir vietas, kur nav droši. Tas ir viens, tas ir tā. Bet kāpēc man tur tik ļoti patīk, ir droši vien tā variācija un kaut kādā ziņā garantija. Tas ir viens no kurortiem, kur arī vasarā viss notiek. Tas ir viens no retajiem kurortiem, kurā pēdējais posms iet zem zemes. Tur ir metro, respektīvi 3600 augša, strādā
ja tur augšā nav galīga vētra, tad strādā. Ja? Tad, kad krēslus pūš, gondolas pūš pa gaisu šūpinu un tā tālāk nestrādā, tad metro mierīgi brauc un zemes un strādā. Un metro ir triks, kur es uzzināju 5. reizē, kad es biju SASV, ka no rīta no 8 līdz 9 ir vidus stacija metro, kur uz otru pusi vispār izlaiž attaisa durvis, bet tur tikai laiž, ja tev ir viss ekipējums, drošības bīperi, bet arī striķi, cirkņi, ka bišķiņ vairāk nekā standarta 3 lietas. Ja? Un tur var izkāpt no 8 līdz 9 rītā, tu tur vari izkāpt, ja tev ir drošības ekipējums, tu palūdz, tev izlaidīs. Un tu izkāpt pa tādu sienu, izēj cauri vēl tādam izgrabtam tā kā tunelim klintī, un tu principā iznēc uz tādas stāvs sienas, un tev vienkārši tu esi otrā pusē kurortam, kur ir tāds milzīgs ledāja lauks, un tad, no turienes var kāpt augstāk, var iet zemāk, ja ir, teiksim, splitboards vai kaut kas tā, kas man pēdējā laikā ļoti, ļoti interesē. Un var nobraukt lejā uz Salmagelu, var ar nelieliem kāpieniem atgriezties kurortā, bet nav pārāk ērti, tā kā tāds speciāli freerideru vietiņa un tāds knifiņš, pa kuru, kā saka, neviens nerunā. Arī mājaslapā, nekur tas nav rakstīts. Nav. Tas nav. Tas ir vienkārši, ja tu tā kā tur esi un runā ar cilvēkiem, tad par tādām lietām var uzzināt. Jā, redz, Juris to uzzināja 5. reizē, jā, bet labā ziņa, protams, ka mums tur ir sava aģenta, sauksim to tā, Kalbramata ģimene. Un, kā saka, viņi Fredijs mums arī neizstāstīja šito pirmā reizē. Viņš laikam arī saprat, ka mēs vēl esam tomēr vēl neesam iekšā. Čainiņi. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka tiešām tā vietējā zināšana ir super svarīga. Jā, un tas, kas man ļoti, piemēram, SASV patīk, man patīk, ka tas ciemats ir salīdzinoši tomēr super mazs. Es tur skatījos kaut kādas 150. Es nevaru atcerēties precīzi, bet ļoti maz skaidrs ģimeņu dzīvo. Viens no Car Free, starp citu, neelposiet nekādu autobusu vai vieglu automašīnu izplūdes gāzes. Jā, tā ļoti davai draudzīgs. Kaut kādi 12 kurorti Šveicē šobrīd ir tādi, kur nav automašīna. Jā, un tad SASV ir viens no tiem. Ļoti sen jau nav tur. Jā, viņi ir tādā ziņā rāda priekšzīmē. Iet pasaulē priekšu, jo pirmā reizē, kad mēs braucām, kas bija pa gadu? 2008. vai 2008. man liekas. Jā. Latvijā vēl elektroauto nebija neviena uz ielas, jā, un tur jau bija... Tur jau sen nebija, jā. Tur nebija iekšdedzes dzinēji. Tieši tā. Labi, tad, droši vien mēs sapratām, zināšanas vietējās mēs sapratām. Jā, ļoti foršs līkums tur ir, kur var izmest ārā tie cilvēki, kas jau mazliet tā kā drusku ārpus trasēm. Tā tad man mīļākais aplis ir uzbraukt augšā ne gluži uz to 3.6, bet uz 3. Tur ir tāds stebāriņš. Un uz otru pusi var aiziet milzīgu, viņus pa hatiem sauc, bet principā viņi vasarā strādā kā milzīgi 3-stāvīga viesnīca. Viņi tā var redzēt labā laikā. Un tāds aplis, un tad pa otru pusi ļoti, ļoti skaists nobrauciens lejā. Sākumā ledājs, pēc tam no ledāja ļoti, ļoti pēc tam vēl mežiņš ar skatu uz ūdenskrātuvi. Ar skatu uz Itālijas Alpiem, skaidu masīvu. Un arī var nobraukt lejā satiksmes autobusus, burtiski 15 minūtes, tas atpakaļ SASV kurortā, un smaids pa visu ģīmi, kā saka, vaisbīrs nopelnīts un viss kārtībā. Jā, super. Labi. Jā, tas, ko Juris pieminēja īstenībā par to reliefu, man arī tā sajūta ir tāda, daudz kur ir būts īstenībā. Un SASV tas reliefs tiešām ir dažāds. Jā, tāda tas, kā es viņu nosauku, viņš nav garlaicīgs. Es teiktu, arī viņš iesācēji nav viegls. Viņš iesācējas bērns līdz, tur diezgan daudz mēs esam braukuši. Tur tomēr varētu teikt, ka tās, kas ir zilās, ir drīzāk sarkanas, tās, kas sarkanās, ir jau tāds pa pusītē, jau tāds jau melnīgsnējs. Un tā kā tas nav, tādam tiešām iesācējam nav. Daži tībāri ir ok, bet ne visi. Jā, ne visi kurors darīt. Tu gribi, teiksim, nobraukt ar gondolu lejā, to stāvāko daļu to var izdarīt, atrast zilu trasi var, bet, ja tu gribi no augšas līdz lejai, tad, puika 7 gados, man vecākais puika nobrauc no augšas līdz lejai ar dēli. Tas
Tas ir good. Tas ir ļoti labi. Tas ir labs rādītājs. Tas ir ļoti labs rādītājs. Tur nebija, teiks, ar dēļiem pat vietējie šveicieši īsti tik mazi, es neredzēju, ka kāds vālē nokšas. Slēpēm, jā, slēpēm tur viņš samērā. Labi. Tad runājot par sezonām, jā, es varbūt nepieskāros tajā pamatstāstā, bet īstenībā par to, kad braukt uz Šveici, vai ir kaut kāda īpaša sezona, es domāju, ka uz Šveici vajag braukt tik līdz ir uzsnīdis sniegs, un var braukt, un es pat iesaku braukt pašās sezonas beigās, jo te kā reiz ir tas interesantais stāsts, ko nevienā internetā nevar atrast, un tā realitāte ir sekojoša. Pateicoties tam, ka mēs zinām šos cilvēkus, var cikot, tā jaunākā informācija, ko es uzzināju burtiski pirms mēneša sarakstījos ar saviem draugiem SASV, un viņi man izstāstīja vienu faktu, ļoti interesants fakts. Var cikot, SASV laika apstākļi ir pierakstīti pēdējos 800 gadus grāmatā. Šī grāmata 800 gadus, jā, tātad vairāk 800 gadus SASV laikapstākļi ir pierakstīti. Šī grāmata, diemžēl, nav nekur nopērkama, diemžēl viņa nav atrodama internetā, bet viņa ir Bjornam, jā, tātad manam draugam, un viņš man izstāstīja vienu lietu, viņš man nocitēja tādu fragmentus no grāmatas, un problēma atkal ir tāda, ka viņi ir vācu valodā, vācu vai šveicējuši, jā, bet tāda arī angļu valodā viņi nav. Un viņš man nolasīja vairākus izvilkumus par to, kā šo te 800 gadu laikā ir mainījies SASV klimats pēc būtības. Un te mēs pieskaramies jau tai mūsdienu lielai problēmai, kas ir klimata pārmaiņas, un kā tas ietekmē tātad būšanu kalnā. Un kāpēc es saku, ka Šveicē var būt kalnā pilnīgi, tad, kad sāk sniegs snikt, un kad beidzās sezonas, šķietam beidzās. Jo man tā pirmā mana personīgā, īstenībā tā vairs nebija pirmā, tā bija kaut kāda trešā vai ceturtā pieredze, kad es biju SASV lieldienās, tātad aprīļa beigas. Man liekas, ar Rīgā jau viss zied un plaukst, viss sniega nekāda nav, es aizbraucu uz SASV. Es toreiz 26. aprīlī nepaņēmu pat pūderu dēlu līdzi. Aizbraucu ar parasto. Lūk, un es aizbraucu uz SASV, un tas, ko es sastopos, ir tā, ka 3 dienas vienkārši šausmīgi, tas nav labs vārds. 60 centimetru. 70 vai 70. Uzsniga 70 centimetri svaiga sniega, un lieldienas svētdienas rīts, 21. aprīlis, es biju pirmais uz pacēlāja, pirmais augšā, un es braucu lejā, man ir tas video, es gribēju arī parādīt, no kaut tas prezentācijas jautājums, un es braucu augšā un vienkārši 70 centimetri svaiga sniega, un mēs esam tur burtiski, nezinu, uz tā plaķiena pacēlāja, tur mēs nezinu, kaut kādi cilvēki 15, 20. Visas lavīnas jau bija nošautas, tad lielgabali bija nostrādājuši, un vienkārši tāpat nebija fantastika, tā bija kaut kāda neticama. Tad man šķiet, ka es dzīvoju sapnī, tas bija kaut kur savā ziņā līdzīgs Japānai, tā sajūta, tas sniegs. Un tas bija aprīļa beigas, un tas izklausās savā ziņā neticami, bet tas, ko man tieši Bjorns tagad rakstīja, viņš man saka, klausies, pēdējo gadu pieraksti, šajā 800 gadu grāmatā liecina, ka tieši marts un aprīlis ir vislabākais laiks, lai tur braukt. Jā, un tas, ko es gribēju vēl papildināt, tas, ko Jurģis teica par garantiju. Tātad, protams, ko mēs varam garantēt, mēs nezinām, kas rīt notiks, bet pēc būtības Šveicē, tātad visi šie kurorti, kas atrodas Šveices dienvidu daļā, gandrīz visos viņos ir garantēts sniegs. Protams, kopš ir izdomātas sniega ražošanas tehnoloģijas, var teikt, ka ļoti daudz, kur ir šis garantētais sniegs, bet kas ir svarīgi, un šī atkal ir viena zināšana, ko, man liekas, nevar baigi izlasīt internetos, bet varbūt, ka var. Kādreiz to rakstīju žurnālos par snowboardu, ka, ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad, ja mēs gribam dabūt garantēt labu sniegu un īstu sniegu, nesapūsto sniegu, tad mums ir jāskatās 3000 metru augstums vismaz, Tātad tas nozīmē, ka jebkura virsotne, kas ir 3000 un plus, jūs praktiski jebkurā laikā dabūsiet garantētu sniegu, un šī arī, manuprāt, ir tāda būtiska atziņa, varbūt daudz par to neaizdomājas, teiksim, mēģinot izvēlēties, kur tad braukt, bet šis noteikti ir svarīgs moments, sauksim to tā. Jā, protams. Un arī, tad, kad tu esi augstu, tad tomēr tev ir tas, jebkurā gadījumā sniega kvalitāte būs labāka nekā zemāk. Un tad, es izdomāšu, kā es vienkārši varu to informāciju visu nodot, sarakstīt, jo es tiešām ļoti rūpīgi pētīju visu šo tēmu. Iepriekšējo nedēļu, bet labi, kā ir tā ir. Sveiciens Markam Zuckerbergam. Sveiciens Zuckerbergam, neizmantojiet Facebook tiešraidēm. Pat pārbaudītām šķietam. Labi.
vēl, Jurģi, par SASV, kā saka, tas jau tā, kā saka, daļa no tā viss, kā tev ar ģimeni tur iet? Gāja mums fantastiski, es saku, tā kā, principā var teikt, ka abi puikas uz dēļiem ir aizbraukuši tieši Šveicē, sākuši tiešām labi braukt. Bet ko es vēl gribēju pastāstīt, ir, kā tās sezonas ritējums, man tur arī no ģimenes Braidāls Kārlis, tur nodzīvoja visu sezonu ar savu sievu, un, strādāja, braukāja tur un tā kā, un ļoti interesanti viņi stāstīja, ka mēs ieradāmies janvāra sākumā pašā, tukšs, nav neviena cilvēka. Neviena cilvēka vispār. Tu brauc tajā elektrovilcienā, tu tāds smuks bērniem ļoti patīk elektrovilcieniņš ar vairākiem vagoniem, kur tu tāds hop-in, hop-off tāds, un nav cilvēku. Tā, un šoferis dod konfektu, viņš tev privāti zina jau visu, tu pēc 3. dienas, tu principā tajā ciematā esi jau savs cilvēks, jā. Un viņi stāstīja, ka jaungada, 31. decembris, 1. janvārs, ka visā tajā ciematā nebija kur nokrist, nekā. Vienkārši viņš bija pārbāsts. Ok, labi, tagad vispār es pagājušo sezonu ļoti daudz dzirdēju, ka vispār Šveice ir palikusi lētāka, dēļ tā, ka krievu turistu nav. Okay. Kas ir loģiski. Un tā, bet tas vēl bija laiks, kad viņi vēl bija tieši tā sezona, kas bija pirms Covid. Reizīgi tur bija vienkārši, mēs adatē nav kur nokrist. No 4. janvāra līdz kaut kādam 15. janvārim nav cilvēku. Vienīgs jārēķinās, ka augšā tajos 3,5 tūkstošos, bija tā, ka nedēļa no vietas -20 katru dienu. Kas nav šķērslis braukt, sniegs ir superīgs, ja viss ir kārtībā. Drusku cits vasks arī vēlams, jā, tā, ka bišķiņ varbūt kaut kā tā dēli iesludināt, lai viņš tā foršāks līd. Bet, nav cilvēks, tajā kurortā viens pats, tā sajūta. Arī bija prezentācijā video ielikts, kur es tieši tā kā sūtīju reportāžu, ka tu brauc pa pūderi, vienkārši jau tā kā nav nekāda tā sporta, kas parasti kurortos ir, ka to pacēlā brauc pa pūderi. Ka tev tā kā jānobrauc. Tā kā jo tu ātrāk brauc, jo tu svaigo, jā. Viņš tā kā brauc. Kaut kur tur uz pēcpusdienu, kad saulīte, jā, tur tad kāds slepotājs kaut kur sāk arī braukt, bet tā pa lielu tu skaties apakaļ uz kurortu, visas pūderes lietas ir tavas. Vienkārši tavas. Nav tur cilvēki. Viens tas augstums uz -20 baigi negrib neviens. Jā, tur. Bet tas ir ekskluzīvi. Tas ir tā kā top kurorts palielam. Jā, nav Cermata, bet tas ir viens no tādiem super kurortiem. Jā, starp citu, atgriežoties pie kurortiem un topiem, Cermata nemaz neiekļuva manā korelācija topā starp lielāko augstumu, lielāko vertikālo metru kritumu un izdevīgāko cenu, bet SASV iekļuva. Jā, interesanti, tas tops instants. Es to prezentāciju apskatījos, tāds ļoti skrupulos piegājiens, jo viņam teica, ka būtu jau varbūt vairāk jāskatās uz tām attieksmēm. Vēl es dzirdēju arī Kristaps stāstu par Franciju, tad Šveicē, protams, visi skaita feniņu, jā, franku, visi skaita, protams. Tā kā visur, bet nav tā sajūta Francijā. Tā, ka tu kādam esi. Tu maksā nenormāli piķi, bet tu vēl jūties, ka tu paliec kādam parādā. Jā. Tā, kāpēc? Es nezinu. Pēc tam tu dzīvo, tas telpas ir asketisks. Tā, tur, skaidrs, ka, labi, mēs nedzīvojam tur tajās, kurš tajās šalē, jā, kurās tur ir, 10 000 par nedēļu vai 15, jā, tu tur izpaudies, jā, un tu dari par to naudu, jo, tā, palielam jābūt uz kalnu vairāk. bet Šveicē nav tās. Šveicē viss ir laipni, viss tā tālāk. Vēl interesants bija gadījums, jā. Man sieva uzķērās, elektrību nevajag zakt Šveicē. Tur ir par naudiņu tas, ka, jāmet iekšā franks, kur tu mazgā veļu, jā, pagramā. Un, es kā latvietis praktiski, es aizēju, skatos, kā tur pat blakus ir otrs kontakts, blakus metājās pagarinātājs, es savienoju. Tieši nebija tie franki, arī kabatā. Es savienoju pa taisno. Viss kārt, cilvēki tur nav mājas, viss tukšs tajā janvārī. Pamazām, saka, kaut kāds 18. janvārs, 20. tur sāk parādīties, tā kā bišķi vairāk. Tad vietēji šveicieši, vienmēr ir kauns atcerēties, jo viņi tā kā pieķēra šitajā visā stāstā. Un tad tur bija pacēla pa visu ciematu. Okay. Tur, tā, jā, tā kā, tā, elektrība. Starp citu, viena būtiska lieta. Man bija prezentācija ar iekļaut tēmu. Un tā tēma bija ļoti interesanta. Es izstāstīšu. Jurģis pieminēja šeit, teiksim tā, to skrupulozo pieeju, ja viss ir saskaitīts, viss ir tātad Šveice, jā. Iespējams, tur, kur jūs dzīvosiet, jums ir jāpārbauda, vai jūs pēc 10 vakarā
ejot uz toleti, drīkstat stāvēt kājās vai jums ir jāsēž. Un šis nav joks, šis patiešām nav joks. Ir vietas, kur Šveicē ir aizliegts iet uz toleti pēc 10 vakarā un stāvēt kājās nokārtojoties. Jā? Man ir vēl viens stāsts. Šveicē ārsts, rēķins no ārsta, pie kura tu biji 15 minūtes ar sāpošu muguras, tur vajadzēja nosūtīt, lai varētu iet pa apdrošināšanu pie fizioterapeita, muguru savākt. Tad rēķins bija apmēram 35 rindiņas, lai gan es tur bija 15 minūtes. Tā, pa katru, pa minūtēm. Visi Katra minūte. Reāli, iepazīšanās pusotra minūte, tur tālāk kaut kāda tur pirmkārtējā apskate tur tīk, pēc tam tur Google video demonstrācija, YouTube video demonstrācija par to, kas tur notiek ar tiem skriemeļiem, tīk. Praktikants bija sēdēja iekšā praktikam, tā sasveicināšanās, kaut kas tāds, tā ir Šveicē, tā ir Šveicē. Es saku, tam ir, tas ir krūti, jo, tas ir viss ir skaidrs. Man arī patīk tā skaidrība un precizitāte. Tas ir tas autentiskais. Un jā, tad vēl par interesantiem noteikumiem Šveicē. Nedrīkst ēst, braucot ar automašīnu pie stūras. Jā, tātad nestaigāt kailam pa mežu. Noteiktos svētkos nedrīkst dejot un nedrīkst trokšņot svētdienas rītā. Tie, kas ir bijuši Šveicē, droši vien ir ievērojuši to īpašo sajūtu par to klusumu. Un tās arī ir fakts, kāpēc, piemēram, Šveicē ir aizliegts heliboardings, tieši tāpēc, lai nepiesārņotu atmosfēru un dabu ar troksni. Ja? Neparasta doma, bet tas ir fakts. Protams, helikopteri tur lido, tad, kad ir ekstrēmi kaut kāda glābšanas darbi, vēl kaut kas, bet tā izklaide ir aizliegta ar helikopteriem. Arī, man liekas, tāda būtiska atziņa. Vēl mēs varam parunāt to mītu, dārgi, nedārgi. Līdzīgi jau kā Francijā, jau Kristofs stāstīja arī, veikali nav dārgi, ja tu pats gatavo. Nav. Ja tu nobrauc lejā, teiksim, ja tev ir iespēja tur lejā augšā nobraukt, protams, jāsapērk, viss ir lejā, Lidlā, tur viss notiek, un viss ir pat lētāk nekā Latvijā, un ja tu pats gatavo, tur, es nezinu, mēs taisījām gaļas fondue, Šveicis trauks ir dzīvoklītī, buljoniņu, tu uzvāri restorānā, paprasti kas ko kā, paņem dažādas gaļiņas, un ēd šveiciešu stilā fondue, un neviens šveicietis tur blakus nostāvēs. Tā, bet ir tā sajūta, tu esi Šveicē, tu dari kaut kādas viņu lietas, viņu tradīcijas, un tā. Tas pats attiecībā uz alkoholu arī, protams, krogā tur, alus būs 9-10 eiro droši vien. Lētāk nekā Šamonī kola kalnā. Jā, Šamonī ir vēl atsevišķs tās. Bet, jā, tā ir Kristof tēma. Bet vēl bija, ir bāzīte, kurā tu vari nopirkt par 2,5. Jā, skaidrs. Pēc tam ļoti labi vācu āliņi, pat ne Šveicē. Lidlā, ja tu esi gatavs to viņu private labels, tur jau var izpausties, kā saka, saved mājās, pārkings ļoti dārgs, pārkings gan dārgs. Mēs tur bijām nopirkuši automašīnu uz 5 nedēļām. Bija dārgi. Tas viņiem tur, viņi negrib, lai tu tur mašīnām kaut kur brauc. To viņi negrib. Tāpēc arī ir jābrauc uz turieni sabiedriski un mierīgi, vispār viss ir super ērti. Labi. Šī arī interesanta tēma, jā. Es nezinu, ko mēs varētu izstāstīt, kaut kas vēl tāds. Galvenais ir pateikts, jā? Tā, man liekas, galvenais ir pateikts. Nevajag baidīties. Bišķiņi, protams, jādomā ir līdzi, kas un kā, gan pa drošību, gan pa finansēm, neskriet pirmajā restorānā, mīdstēšanā. Tā, vēl Ants par tiem piknikiem runāja. Pikniks, vismaz sāsfē ir tā, ka tu varēji iet ar savu ēdienu, vienu stāvu zemāk nekā pārējie. Jā, normāli, zem. Tur ģimenes visiem ir viss līdz viņam tā pārtika, visi paēd, viņi zina, ko viņi bērni ēdīs, un to viņi arī ēd. Un tad nav jāiet tiem dārgiem restorāniem, jāteiksim, dienas vidū. Bet arī nav, teiksim tā, kaut ko paņemt frī kartupeļus arī nav tik traģiski. Tur arī kaut ko siltu gribās. Tā kā tas skaidrs, ka arī būs pirmais veikals, būs pats dārgākais, vistuvāk kalnam, un tad tā lēnām garā viss tālāk. Tas jau ir loģiski. Tālāk jāved, augstāk jābrauc. Viss kā jau dzīvē. Ko es vēl gribēju izstāstīt, man liekas, kaut kur rakstīt, neatceros uzreiz, bet ar ko sāsfē ir īpaši, popkultūrā.
Tie, kas ir šīs nedēļas noskaņā, jā, tātad Ziemassvētku noslēdzošā nedēļa. Džordža Maikla slavenā dziesma Last Christmas ir filmēta tiešās SASV. Jā, manuprāt, ka bija arī Džordža Maikla tūres, jā, kaut kur vienā gadā viņi tur vadāja pa tām vietām, kur tas viss ir filmēts. Nu, tas tāds interesants moments, noskatieties video, jūs redzēsiet SASV, protams, daudz jūs neko neredzēsiet, kaut kur tur tās zīmītes būs, bet kaut kāda noskaņa ir, lai gan tas jau ir pirms cik gadiem, 30 gadiem. Sens tas video ir sens. Nu jā, tā ir viena lieta. Otra lieta ir, manuprāt, 65. gadā pagājušā gadsimtā arī viena no James Bond filmām ir filmēta, tāda Kalna Ainsa ir filmēta SASV. Jā, tur diezgan labi var pat atpazīt. James Bonds jau vislabāk brauc, gan slēpēm, gan, man liekas, viņš arī dēļ, tur tāda epizoda nav, bet tur viss kārtībā, viņam ļoti labi sanāk. Nu jā, un tad, ja nu interesē, piemēram, kaut kādi neparasti skati, jā, tad, piemēram, SASV augšā ir restorāns, kas rotē. Jā, rotējušais restorāns, tas arī ir interesanti. Nu, Ledu salas. Jā, ledu salas. Nu, jā, kas man liekas, kas man, piemēram, tajā... Batman šovs, kā Batmans brauc pret kalnu. Jā? Jā, ar jetpacku. Arī tāds ir. Tādas nebija redzējis. Tur pasākumam jābūt. Bet tādu mēs redzējām. Tur jā, pasākumā. Bet, nu jā, var sakot, ar ko SASV ir palicis atmiņā tieši ar to savu labi. Protams, visu šī Šveices kultūra, cilvēki, tās pieejas, ja, kā tiek darīts lietas, kā tiek runāts, kā tiek domāts. Droši vien tas arī, ka tur mums ir tie draugi izveidojušies, bet arī pirms es ar viņiem visiem iepazinos, nu, tad, kad es biju pirmo reizi, ja mēs bijām ar Kasparu Balamovski kopā ar fotografu, mēs taisījām reportāžu ja, par to sacensībām, kas tur notika, un vienkārši tā sajūta bija neaprakstām. Nu, droši vien daudz, kur Alpos var tādu sajūtu dabūt, bet tieši tā daba, tur apkārt visi tie kalni, tās augstienes, ja, tas reliefs, nu, var sakot, tāda miedarbība, ko, es nezinu, grūti laikam vārdos aprakstīt. Tā es varētu teikt, beigās. Nē, nu, tu tie skati, ka tu redzi, es nezinu, 5-4 tūkstošnieku virsotnes. Tas ir fenomenāls. Nē, nu, dabi, kā mēs saprotam, tad daba droši vien ir tas, kāpēc mēs vispār tur braucam. Jā, ko mēs tur gribam. Un tā viņa attieksme pret to dabu. Arī, jā, ļoti ar pietātu. Nu, ar bērniem var uzkāpt pa to rūķu tādu. Pie katra tur līkuma ir kaut kāda teika par tiem rūķiem, kam viņi tic tajā sās ielējā. Jā, tur, nu tā, teiksim. Nu, forši, ja tu zini arī vācu valodu, tad, nu, sieva pārvalda, mēs tur visu izlasam, izstāstam bērniem, ejam tālāk, lejā var braukt ar agaviņā. Nu tā, nu ir visu ir padomāts, attieksmi pret dabu, pret viņu vēsturi, pret to visu ir super fenomenāli, arī pret sportošanu, cieņa pret kalniem, nu viss tās lietas, kas manuprāt, es nezinu, citur nav tā. Austrijā nav tā, Francijā nav tā, Gruzijā noteikti nav tā, Kanadā arī nav tā. Kamčatkā arī nav. Uzbekijā arī nē. Nu, kuri būs, jā, un Indijā vismazāk laikam. Tur ir tie Himalajos tietri. Lai gan zikā ir. Par to mēs varētu kāds citreiz. Par to mēs citreiz parunāsim, jā. Bet jā, skatītāji, īstenībā mēs negribam, zikā, es tagad Jurģim piedāvāju nākt ciemos, viņš man teica, nu, tikai nevajag baigi gari, jā, bet nu rekā. Nu, sanāk, jā. Tik daudz ir ko stāstīt un gribās izstāstīt, un ir prieks īstenībā, ka jūs pieslēdāties un klausaties par spīti šīm tiešām neparedzētajām tehniskajām problēmām, ar kurām es nonācu tajā brīdī vienkārši 15 minūtes, pirms mums bija jālaiž viss gaisā. Tātad šobrīd šo sarunu es gribu noslēgt. Paldies jums, ka skatījāties. Paldies, ka klausījāties. Es izdomāšu, kādā veidā es varu šo informāciju nodot, visu, ko es biju sagatavojis, parādīt arī redzamā veidā, ja, jo šobrīd ātri pārslēdzoties YouTube, es nevarēju to parādīt. Un katrā ziņā tie, kas grib izbaudīt, piemēram, SASV, ja, tā tad es plānoju grupu Lieldienās, ja, tā tad lūdzu dodiet ziņu, nezinu, DM vai privāti rakstot, un tad es jums aizsūtīšu piedāvājumu un varam apskatīt, kā mēs varam izbaudīt šo te vienu no Šveices. Nu, es tomēr uzskatu pērles savā ziņā, ja. Pērlis, un arī var uzdot jautājumus. Nav, mums ar Anci vai vietējiem, ka jūs esat tādi, nu, nevajag braukt uz Dulo, vajag visu tur izdomāt. Jā, nu, kā mēs saprotam, komunikācija ir numur 1 tāda prasme, jā.
Un, ja tev ir komunikācijas prasme, tad, protams, ka tu nepazudīsi. Un viņu vajag tikai likt lietā, nebaidīties. Labi, viss finišē. Jā, viss, paldies. Paldies, sezona nekad nebeidzās, ja par spīti visām tehniskajām problēmām. Mums pīķī bija 17 skatītāji, kas es uzskatu ir labs rādītājs. Ja? Šobrīd skatās joprojām 10. Un tiešām paldies jums visiem, kas noskatījās un noklausījās vismaz daļai vai pilnībā. Šis bija mans pirmais webinārs. Jā, es arī atzīstos, varbūt tāpēc arī pirmais streams, jā, pirmais streams, bet es tiešām gatavojos un es gribu padalīties.